Cīņas sportā ir zelta likums. Lielākais vienmēr uzvar, līdz brīdim, kad vairs neuzvar. Un tas, ko tu redzēsi šodien, ir tieši tie brīži, kad milži patiešām kļūdījās. Šo milzi sauc Akebono. Bijušais sumo Yokozuna, kurš svēra 227 kg, nolēma, ka pēc gadiem ilgas valdīšanas dožo viņš pagodinās kikboks pasauli ar savu milzīgo klātbūtni. Kādā dienā viņš sacentās pret Remiju Boņjaski, lidojošo džentlmeni, tikai 109 kg holandiešu precizitātes kikboksā. Akebono nekavējoties sāk izmantot savus sumo taktikas, stumjot un raustot, it kā būtu aizmirsts, ka tas nav dožo un ka šeit ir īsti sitieni. Taču Boņjaski bija pārāk ātrs, pārāk tehnisks un pārāk disciplinēts, lai ļautos iebiedēt vīrietim, kurš kustējās kā spēle, kas lēni ielādējas. Tāpēc slaidākais cīnītājs nolēma nogāzt debesu skrāpi no pašiem pamatiem. Viņš izpildīja postošu augsto spērienu, kas lika 227 kg smagajam milzim nogāzties uz ringa grīdas. Tiesnesis steidzās iejaukties, tikmēr Akebono centās saprast, kas tikko bija noticis. Remijs Boņjaskijs tikko bija sagrāvis pustonnas leģendu, izmantojot vienīgi ātrumu, precizitātu un laika izjūtu. Bobsaps, 170 kg staigājošas ķīmiskās rūpnīcas. Bet te ir pavērsiens. Šajā cīņā viņš bija mazākais. Akebono atveda visu savu ģimeni, lai redzētu viņa debiju. Liela kļūda. Saps uzreiz saprata, ka viņa pretiniekam nav nekādas aizsardzības pret sitieniem, un sāka viņu bombardēt ar sitieniem kā cilvēkam, kam bija veci rēķini kārtojami. Viņš nogāza Akebono kā nokritušu ozolu, tad vēlreiz uz grīdas ar seju uz leju, pozā, kas lika viņam izskatīties pēc milzīgas vārdes, kas guļ diendusu. Taču Akebono acīm redzam bija nepieciešams trešais viedoklis par šo jautājumu. Šo hamburgeru titānu sauc Butterbeans, 192 kg iznīcības, kas ar vienu roku bija sadragājis desmitiem vīriešu. Kādā vecgada vakarā viņam pasniedz uz paplātes Japāni vārdā Genki Sudo, kurš svēra 75 kg. Tā vietā, lai apmainītos ar sitieniem ar šo nojaukšanas bumbu, Sudo nekavējoties ieņēma aizsardzības pozīciju un ievilka Butterbeanu savā pasaulē. Zemē. Butterbeans, bezpalīdzīgs kā uz krasta izskalota valis, uz ringa grīdas nebija ko likt pretī. Sudo pielietoja papēžu tvērienu, un vīrs, kurš svēra 192 kg, padevās mazāk nekā 2 minūšu laikā. Sudo to nosvinēja, dejojot ringā. Butterbeans palika sēžot un domāja, kas tikko notika. Bet Butterbeana murgs vēl nebija beidzies, jo vēl viens mazāks vīrs pacietīgi gaidīja, lai sadragātu viņam kājas. Hongs Man Ščojs, korejiešu milzis, kur augums ir 2,18 metri un svars pārsniedz 158 kg. Vīrs, kurš gadiem ilgi pierakstīja savu pretinieku vārdus savā nāves piezīme grāmatiņā un skatījās katram no viņiem acīs. No iespaidīga augstuma.
Pat Badrs Harijs, pašreizējais K1 smagsvaru čempions, patiesi bija spiests skatīties augšup, kad šis vīrs ienāca telpā. Čoi neļāva sev iebiedēt. Viņš izdarīja spēcīgu sitienu, kas nogāza Badru uz grīdas. Taču Badrs nekavējoties piecēlās un sāka sist milzi ar nikniem sitieniem pa ķermeni, luži kā cilvēks, kurš ar savām dūrēm rok kalnu. Trešā raunda beigās Čoi gandrīz vairs nespēja noturēties kājās. Viņa stūris, redzot, kā viņa cīkstons kļūst par dzīvu anatomijas stundu, izdarīja kaut ko tādu, kas nekad iepriekš nebija darīts, un meta dvieli ringā. Badrs Harij tikko bija pierādījis, ka pat vislielākajiem milžiem ir orgāni, un šos orgānus var pilnībā uzbrukt, iznīcināt un sagraut. Hongs Mans Čoi bija 6 gadus prom no cīņas sporta, varbūt lai atgūtos, vai varbūt lai pārdomātu savus dzīves izvēles, iespējams abas lietas. Viņš atgriezās, joprojām bija 2,18 metrus garš, joprojām izstaroja to neuzvaramības auru, ko viņam piešķīra viņa izskats, kā ēkai, kas bija iemācījusies uzvilkt cindus. Viņa pretinieks bija Carlos Toyota, par 30 centimetriem īsāks. Toyota piesardzīgi riņķoja apkārt, tad viņš nolēma, ka piesardzība ir pārvērtēta. Viņš metās uz priekšu un ieskrēja ar pilnu ātrumu, aizsūtot korejiešu milzeni tieši uz degvielas uzpildes staciju. – 1993. gada 30. aprīlis. Pirmā K1 World Grand Prix fināls vēsturē. Ernesto Justs, vīrietis, kurš vēlāk izcīnījis 4 pasaules čempionu tituls, vēl nebija leģenda, un Branko Sikatičs bija uz robežas ieiet vēsturē. Justs kontrolēja tempu. Dažas sekundes pirms raunda beigām šķita, ka viņš uzvarēs. Tad Sikatičs metās uz priekšu ar kreiso āķu un graujošu labo overhand sitienu, kas trāpīja tieši mērķī. Justs kļuva bezsamaņā vēl pirms nokrita uz ringa grīdas. Lebaners jau bija uzvarējis Hantu vienreizi, vairāk kārt viņu nogāžot. Tāpēc, kad Hants viņu izvēlējās vēlreiz K1 Grand Prix finālā, viss stadions domāja, ka Hants ir sajūtas prātā. Ar pirmo gongu Lebaners izskatījās pārliecināts. Otrajā raundā Hants nolasīja Lebanera kombināciju un izdarīja spēcīgu sitienu ar labo roku, kas trāpīja tieši viņa žoklī. Lebaners zaudēja samaņu vēl pirms nokrita uz ringa grīdas. Hants tajā naktī uzvarēja visu turnīru un stāstam vajadzēja beigties tur. Bet Lebaners atgriezās pēc 14 gadiem. 2024. gada 5. oktobrī. 51 gada vecais Lebaners pirmo reizi 14 gadu laikā atgriezās ringā. Viņa pretinieks KG, kurš bija piedzīvojis 5 zaudējumus pēc kārtas, neviens negaidīja nekādas problēmas. Pirmajā raundā Lebaners izskatījās kā pieredzējušais meistars, kāds viņš savulaik bija. Tad KG metās uz priekšu, iedzina leģendu stūrī pie virvēm un izdarīja perfekti laikā izpildītu spērienu pa galvu. Kauno boss nokrita bezsamaņā. Marcelo Garcia, kurš sver 77 kg, piedalījās absolūtajā divīzijā, kur nav svara kategoriju.
Viņa pretinieks bija Riko Rodrīges, bijušais UFC smagsvaru čempions, kurš svēra 136 kg ar 59 kg svara starpību, bez sitieniem. Lai izlīdzinātu iespējas, bez veiksmes sitieniem, tikai tīra prasme pret pliku izmēra pārsvaru. Rodrīges mēģināja izmantot savu izmēru, lai saspiestu un kontrolētu Garciju, bet Marcelo kustējās kā ūdens, plūstot no vienas pozīcijas uz otru, nekad neļaujot smagsvaram iegūt kaut ko līdzīgu kontrolei. Tad Garcija nogāza Rodrīgesu, ātri pārgājusi papēžu tvērienu, un Rodrīges gandrīz uzreiz padevās, saprotot, ka vienkārši nav iespējams izkļūt. Igors Vovčančins. 100 kg smagu ukraiņu tarānbumba. Viens princips – virzīties uz priekšu un iznīcināt visu. Viņa pretinieks Freds Floyds svēra 160 kg un pirms cīņas centās viņu iebiedēt, taču Igors neizskatījās satraukts. Floyds mēģināja viņu vajāt pa ringu, bet Igors atbildēja ar brutālām kombinācijām, kas nežēlīgi trāpīja milžu vājākajos punktos. Floyds turpināja kustēties, līdz viņa paša svars viņu atstāja bez elpas. Tad Igors trāpīja kombināciju, kas ar vienu sitienu nokautēja milzi. – 2004. gada 31. decembrī, kā viens Premium Dynamite, Akebono saskārās ar vēl vienu murgu – Royce Gracies, brazīliešu džiudžitsu leģenda, kas revolucionēja MMA. Royce svēra 180 mārciņas, Akebono 500, starpība 320 mārciņas. No paša sākuma Royce samazināja distanci, bet šoreiz milzis nebija atnācis spēlēties. Akebono mēģināja izmantot savu svaru un sitienus, lai sagrautu brazīlieti, domājot, ka izmērs viņu izglābs, bet Royceam bija citi plāni. Gracie maģija darbojās pat pret vīriem, kas bija 3 reizes lielāki. Royce Gracies jau bija pierādījis, kā arī milži krīt. Un Kujisa Minova kļuva par Japāņu MMA leģendu pamatot iemesla dēļ. Viņš specializējās milžu iznīcināšanā. Būdams tikai 1,75 metrus garš un svarot 185 mārciņas, Minova izskatījās kā parasts puisis, kur tu varētu redzēt lielveikalā. Bet ringā viņš bija milžu slepkava. 2009. gada 26. maijā Minova stājās pretī Bobam Sepam. Tas pats Seps, kurš tikko bija iznīcinājis Akebono. Svaru starpība bija absurda. Seps svēra par 190 mārciņām vairāk nekā Minova. Izskatījās, ka viņš varētu guļus uzspiest 2 Minovas. Bet Minovam tas nerūpēja. Viņš bija izpētījis Sapa vājības. Tiklīdz atskanēja zvans, viņš uzreiz mēģināja gāzt pretinieku un nogāza viņu uz zemes. Saps izmisumā mēģināja izbēgt, izmantojot savu spēku, bet Minova jau bija 2 soļus priekšā. Minova pārgāja viņam aiz muguras, satvēra viņa kāju un pielietoja brutālu ahillejas sviru. Pieaugot spiedienam, Saps darīja to, ko vienmēr darīja, kad kļuva grūti.
Viņš padevās. 375 mārciņu briesmonis bija padevies vīrietim, kurš svēra mazāk par 200 mārciņām. Bet gadus iepriekš Cīkstonis, kurš svēra tikai 180 mārciņas, stātos pretī vēl lielākam milzim. Un šī cīņa nebūtu tik viegla. Wagners, labāk pazīstams kā Solusiņo, bija brazīliešu briesmonis, kurš svēra 390 mārciņas. Ar 2,03 metriem auguma un milzīgu roku izvērsumu viņš bija sadragājis pretiniekus, izmantojot tikai spēku un izmēru. 2005. gada 31. decembrī Pride Shockwave turnīrā Solusiņo stājās pretī Fjodoram Emelianenko, sambo speciālistam, kurš svēra 220 mārciņas. Blakus viņam Fjodors izskatījās kā parasts cilvēks. Atšķirība bija 125 mārciņas, un likmes bija par labu gigantam. Bet, kad atskanēja zvans, Fedors neatkāpās. Viņš samazināja attālumu un nogāza gigantu ar vienu sitienu. Kad Zūsiņo mēģināja piecelties, vēl viens sitiens viņu atkal nogāza zemē. Fedors pierādīja patiesību, kas vieno visas šīs cīņas. Tehnika, izturība un intelekts vienmēr uzvar izmēru. Fedors sagrāva 390 mārciņu smagu monstru. Bet tas nav salīdzināms ar to, kas notika vislielākajā auguma starpībā cīņas sporta vēsturē. 2011. gada 5. martā Budapeštas K1 turnīrā. Bobs Saps, amerikāņu zvērs ar 170 kg, kas terorizēja Japānu un Eiropu, sacentās pret Kunklu Tibadaru, ungāru muay thai čempionu, kurš svēra tikai 77 kg. Kad cīņa sākās, Saps uzbruka ar smagiem sitieniem, lai visu beigtu dažu sekundžu laikā. Taču Tibadars saglabāja mieru, cieši turēja aizsardzību un gaidīja īsto brīdi. Un tad notika neiespējamais. Saps pārāk aizrāvās ar sitienu, un Tibadars atbildēja ar tīru dūras triecienu, kas nogāza milzi pie zemes. Cīkstonis, kurš sver 77 kg, tikko bija nogāzis sporta visbiedējošāko fizisko eksemplāru. Vēlreiz kļuva skaidrs. Izmēram nav nozīmes, ja nemāki to izmantot. Maitīs Mo ir samoāņu graušanas bumba, kas sver 129 kg un spēja ar savām kodoldūrēm nosūtīt jebkuru uz viņa sauli. Kādu dienu organizatori viņam iedeva vieglu uzkodu. Mazs aizamiešu puisis vārdā Kao Klai ar smieklīgu svaru starpību – 59 kg starp viņiem. Viņš sāka mest dūrienus kā ar veseri, kā cilvēks, kurš saspiež mušu ar kanalizācijas vāku. Bet Kao Klai bija saglabājis savu izšķirošo kustību. Viņš uzlēca gaisā un trieca lidojošu celi tieši Mo žoklī. Viens 129 kg smagais milzis sabruka kā sagrauta ēka. Vīrietis, kurš svēra uz pusi mazāk nekā viņš, tikko bija viņu nokautējis ar kustību, kas izskatījās kā no cīņas mākslu filmas. Bet ja lidojošs ceļgals var nogāzt milzi, pagaidi, kad redzēs, kas notiek, kad milzina beidzas laiks 21 sekundēs. Tomašs Červiņskis, kurš tajā laikā tika uzskatīts par smagāko MMA cīkstoni vēsturē, viņš svēra 174 kg. Vīrietis tik liels, ka viņam bija sava atmosfēra. Blakus viņam Marks Poters, kurš svēra 108 kg, izskatījās kā vīrietis, kurš bija apmaldījies un nonācis nepareizajā rajonā.
Poters uzreiz metās cīņā, nogāza milzu uz paklāja un turpināja uzbrukumu ar sitieniem, līdz tiesnesis iejaucās, lai viņu glābtu. Bet ja 174 kg krīt 21 sekundēs, iedomājies, kas notiek, kad YouTube blogeris kāp ringā pret vīrieti, kurš izskatās kā no marmora veidots. Džošs Brekners nepārspēts ar Apolla augumu. Pilnīgi pārliecināts, ka viņa muskuļi sadragās resno blogeri Salt Papī, vīru, kura treniņa plāns sastāvēja no videospēlēm un dubultā siera burgeriem. Bet tiklīdz atskanēja zvans, Papi pilnībā pārņēma kontroli, spēlējoties ar Brekneru kā ar bezpalīdzīgu bērnu. Beigās viņš ar sitienu, kuru neviens negaidīja, nosūtīja milzi ar olimpiešu augumu tieši uz Tumsas valstību. Dīvāns uzvarēja sporta zāli. Džošs devās mājās pārdomāt visu, bet runājot par kolosālām pazemojumiem, parunāsim par to, kas notiek, kad 75 kg sastopas ar 192 kg vecgada vakarā. Butterbeans joprojām ir čempions 4 raundu cīņās un bija gatavs sagraut Maiku šajos 4 raundos, bet Maikam bija citi plāni attiecībā uz milzi. No pirmā zvana brīža Bernardons sāka ķirurģiski iznīcināt Butterbeana kājas ar brutāliem zemajiem spērieniem. Katrs sitiens atsitās ar pretīgu dobju troksni, redzam izkausējot milžu pamatus kā karsts ūdens uz ledus. Otrajā raundā, kad Butterbeana kājas bija pilnībā sagrautas un viņa kustīgums bija zudis, Bernardons izpildīja perfektu sitienu ar kāju pa galvu, kas trāpīja milzini tieši pa galvaskausu, atstājot viņu bez samaņas. Taču daži milži mācās no tā, ka tiek sagrauti, un tad ir Akebono, kuram vajadzēja ilgāku laiku, lai to saprastu. Šajā brīdī Akebono vajadzēja būt savam personīgajam terapeitam ātrajos numuros, jo cīņu organizatori acīm redzam bija ieņēmuši zobu pret viņu. Šoreiz viņam pretī lika Roysu Greisiju, brazīliešu džiudžitsu leģendu, kurš svēra tikai 82 kg un jau bija pārvērts agrīno UFC par savu personīgo rotaļlaukumu. 82 kg pret 227 kg, starpība 145 kg. No paša sākuma Royss samazināja distanci, ieguva savus tvērienus, un Greisija maģija darbojās pat pret vīru, kurš bija gandrīz 3 reizes lielāks par viņu. Tagad, kad esam noskaidrojuši, ka Akebono bija problēma visiem, oficiāli iepazīstināsim ar otru šī video atkārtoto ļaundaru – Bobu Sapu. Tajā brīdī savā karjerā Bobs Saps bija 2 reizes nokautējis 4-kārtējo K1 čempionu Ernesto Hūstu. Viņu uzskatīja gandrīz par neuzvaramu, taču Reis Sefo tam nepiekrīt. Saps devās uz priekšu kā ceļarullis, izdarot graujošus sitienus. Sefo izdzīvoja pirmajā raundā, pacietīgi izvēloties savus sitienus. Otrā raunda 29. sekundē Sefo ar pretuzbrukumu spēcīgu labo sitienu trāpīja milzim pa žokli un zvērs nokrita uz zemes.
Tas pierāda, ka būt par 158 kg murgu nenozīmē neko, ja kāds ar īstu tehniku nolēmi, ka viņam jau ir gana. Nikolais Balujevs, austrumu zvērs. 2 metri augumā, 143 kg, WBA smagsvaru čempions. Blakus viņam Deivids Heiss ar saviem 95 kg izskatījās kā pirmā smagā svara boksers, kurš sajaucis svara kategoriju. Bet Heiss nebija atnācis, lai ļautos iebiedēt auguma dēļ. Rauns pēc raunda Heiss pārspēja milzi, atklājot pamatpatiesību, ka izmēram nav pilnīgi nekādas nozīmes, ja nav ātruma, lai trāpītu savus sitienus, vai aizsardzības, lai izvairītos no pretinieka sitieniem. Izšķirošajos raundos viens 143 kg smagais milzis bija pilnīgi izsmelts. Katrs sitiens kļuva arvien lēnāks. Viņa aizsardzība sabruka. Un Heiss viņu iznīcināja ar milimetru precizitāti visu 12 raundu garumā. Kad atskanēja pēdējais zvans, Deivids Heiss aizgāja kā jaunais WBA smagsvaru čempions. Viņš tikko bija pārspējis vīru, kurš viņu pārsniedz vairāk nekā par 45 kg, visu 12 raundu garumā. Bet mēs esam atstājuši šī video atpazīstamāko vārdu pašās beigās. Jo visums atstāja visapmierinošāko brīdi pašām beigām – Bobs Saps. Joprojām milzīgs, joprojām ar netīrākās žurkas titulu cīņas sportā. Joprojām izvēloties pretiniekus, kurus viņš domāja, ka būs viegli uzvarēt. Šoreiz Sapa Kumos bija 47 gadus vecs ungārs vārdā Kunklis Tibadars, kurš svēra 77 kg. Saps viņu pārsniedz par 93 kg un bija pilnīgi atslābinājies. Saps metās uz priekšu, metot spēcīgus dūras sitienus, kas bija domāti, lai visu uzreiz izbeigtu. Taibadars saglabāja mieru, turēja stingru aizsardzību un gaidīja ar tāda cilvēka pacietību, kurš bija izpildījis mājas darbus un pēc tam tos vēlreiz pārskatījis. Tad, kad Saps pārāk aizrāvās ar vēl vienu nekontrolētu sitienu, Taibadars pretuzbruka ar precīzu dūras sitienu, kas nosūtīja 170 kg smago monstru triekties pret ringa grīdu. Vektāvs ne tikai izdzīvoja pēc cīņas ar zvēru. Viņš deva viņam mācību, kā stingrs vectēvs, kurš māca izlutinātam mazbērnam mācību, ko tas nekad neaizmirsīs. Boba Sapa sāga bija oficiāli noslēgusies. Bet kā ir ar vīru, kurš nolēma iznīcināt nevis vienu milzi vienā naktī, bet gan divus? Jans Nurhe. Dienvidāfrikas milzis, 2,11 metri un 151 kg. Vīrs kā Jans Norge, Dienvidāfrikas milzis. 2,11 metri, 151 kg. Sokodžu bija pussmagā svara cīkstonis ar 93 kg, kurš zaudēja 28 cm un 58 kg. Attēls gandrīz izskatījās pēc komēdijas skeča. Sokodžu uzbruka bez bailēm. Viņš nogāza milzi un izdarīja postošus sitienus, līdz tiesnesim nācās iejaukties, lai izglābtu to, kas bija palicis pāri no Norģa.
Viens rauns un milzis iznīcināts. Bet te ir galvenais. Tas vēl nebija beidzies. Tajā pašā naktī, tajā pašā zālē un tas pats Sokudžu, bet pusfinālā viņu gaidīja pats zvērs. Bobs Saps, 159 kg muskuļu. Sokudžu pirms 20 minūtēm bija sadragājis milzi, kas svēra 151 kg, un viņš nemaz negrasījās samazināt tempu. Jau no pirmā gonga slepkava afrikānis uzbruka ar to pašu drosmīgo enerģiju, atsakoties ļaut Sapam nostāties. Nepārtraukti viņa aplēca un izdarīja sitienus. Kad Saps mēģināja viņu satvert, Sokuķu eksplodēja ar metienu, nogāžot 159 kg smago zvēru zemē, tā, it kā tas būtu slapja betona maiss. Sokuķu bija oficiāli kļuvis par visbīstamāk izskatošos parasto cilvēku cīņas sporta vēsturē. ADCC 2005 pasaulē prestižākajā graplinga turnīrā notika viena no neticamākajām tīras meistarības demonstrācijām. Marcelo Garcia, kurš svēra tikai 170 mārciņas, sacentās absolūtajā kategorijā, kur nav svara kategoriju. Tur viņš sacentās pret Riko Rodrigesu, bijušo UFC smagsvaru čempionu. Ar 300 mārciņām, kas ir 130 mārciņu starpība, bez sitieniem, tikai tehnika pret spēku. Rodriges mēģināja izmantot savu izmēru, lai nospiestu un kontrolētu, bet Marcelo kustējās kā ūdens, mainot pozīcijas un liedzot katru mēģinājumu viņu kontrolēt. Pēc tam viņš izdarīja neiespējamo. Nogāza vīru, kurš viņu pārsniedz par 130 mārciņām, ieņēma dominējošu pozīciju un pārgāja uz papēžu tvērienu. Rodriges nekavējoties padevās, zinot, ka nav iespējams izbēgt. Vīrietis, kurš svēra 170 mārciņas, tikko bija piespiedis padevās bijušo čempionu, kurš svēra 300 mārciņas, tīrā cīņā uz paklāja. Džiu-džitsu tehnikā ir lielais izlīdzinātājs. Šī cīņas brīdī Andrejs Arlovskis jau bija pitbulls, jau bija ļoti bīstams un pieredzējis cīnītājs. Tas padarīja izaicinājumu viņa pretiniekam gandrīz neiespējamu. Šis pretinieks bija Vjačeslavs Daciks, 16 gadus vecs un debitēja kā profesionālis. Visa pirmā raunda laikā tā bija īsta sagrāve. Pitbulls dominēja un Daciks saņēma sitienus. Pieredzes atšķirība bija acīm redzama no jebkuras vietas arēnā. Taču tikai dažus mirkļus vēlāk pusaudzis debitants negaidīti nosūtīja Arlovski Morfeja valstībā ar sitienu, kuru neviens arēnā nebija paredzējis. Gadus vecais jaunietis tikko bija nokautējis nākamo UFS čempionu. Inoki Bombajē 2002 mēs bijām liecinieki vienam no dramatiskākajiem izmēru nesakritības gadījumiem Japānas MMA vēsturē. Naoja Ogava, olimpiskais džudists ar 230 mārciņu svāru, stājās pretī. Antonio Jains Silva, brazīliešu milzis ar 385 mārciņām un 7 pēdām 2 colām auguma. No paša sākuma milzis šķita, ka ir pārākumā, taču Ogava visu savu dzīvi bija pavadījis nogāžot milzīgus vīrus. Dažu sekundžu laikā viņš samazināja distanci, satvēra pretinieku un izmantoja tīru džudo, lai nogāztu milzi pie zemes. Kad viņi bija uz zemes, izmēram vairs nebija nozīmes. Ogava kontrolēja, sita un dominēja, līdz tiesnesis iejaucās.
Kamēr Ogawa izmantoja judo, lai nogāztu savu milzi, nākamais cīkstons izmantotu tikai tīru tehniku, lai pārsteigtu pasauli. Marjuš Puģjanovskis, 5-kārtējais pasaules spēcīgākais vīrs. Vārds, kas atskan visā spēka sporta pasaulē. Viņš ieradās ar plānu nogāzt Pīteru Grehemu, sadragājot viņu ar āmuru sitieniem un savu ķermeņa svaru. Un lielāko daļu pirmā raunda tas darbojās. Otrajā raundā Puģjanovskis mēģināja izmisīgu nogāzienu. Tas neizdevās un viņš palika guļam uz muguras bez jebkādas aizsardzības. Haftors Bjornsons, troņu spēles kalns. Viņš bija tik pārliecināts par savu izmēru, ka izaicināja UFC cīkstoni un džudžitsu melnās jostas īpašnieku Gunnaru Nelsonu. Viņam nebija ne jausmas, ka viņš pats paraksta savu nāves spriedumu. Viņš aptina sevi ap Bjornsonu kā anakonda, pilnībā liedzot viņam iespēju izbēgt. Līdz kalnam vairs neatlika nekas cits, kā padoties. Pats slavenākais televīzijas vēsturē gigants padevās. Muskuļiem nav nozīmes īstā cīņā. Tie tikai padara padevību iespaidīgāku kamerā. 2014. gadā 17 gadus vecs jaunietis vārdā Tenšins Nasukava debitēja profesionālajā līmenī. Skolēns, kurš kļūtu par pasaules superzvaigzni. Viņš sacentās pret Tomo Aramaku, kurš bija 9 gadus vecāks un no kura tika sagaidīta viegla uzvara. Nasukava nekavējoties sāk apstrādāt Aramaku ar baletam raksturīgu eleganci, ko no pusauģa nevarētu sagaidīt. Tā kā viņš nebija no tiem, kas tērē laiku, jaunais brīnumbērns nevilcinājās un drīz izpildīja savus nakts mežonīgāko augsto spērienu, atstājot Aramaku bez samaņas. Martins Sultičs, 119 kg muskuļu un pārlieku liela pašpārliecinātība, kas iznāca kā ugunsbumba ar kustīgām rokām un pilnīgi bez jebkādas cieņas pret savu pretinieku spēku. Viņa pretinieks bija Kirills Sidelņikovs, 19 gadus vecs, 104 kg un pats no Fedora Emelianenko cīņas komandas Red Devil. Sultičs visu cīņu virzījās uz priekšu ar nolaistām rokām, metot sitienus kā cilvēks, kurš patiešām ticēja, ka tikai izmērs vien būs pietiekams, lai uzvarētu pretinieku. Taču Sidelņikovs saglabāja pacietību, kustināja galvu un gaidīja savu brīdi. Tad labās rokas āķis strāpīja tieši zodā, un Sultičs pilnīgi apjucis nokrita uz ringa grīdas.
Mihails Kokļājevs, krievu spēka vīrs, spēka milzis, kurš pārspējis rekordus. Vīrs, kurš saliec stēraudu, cēlis neiespējami smagus svarus un iegūs visu cieņu spēku sporta pasaulē. Viņš izaicināja Aleksandru Emelianenko, Fedora jaunāko brāli, profesionālu cīņas mašīnu, kurš trenējās, lai nodarītu cilvēkiem sāpes, ja ilgi pirms Kokļājevam radās šāda doma. Bet tiklīdz profesionālis sāk cīnīties ar visu savu spēku, šis rūpīgi uzbūvētais muskuļu kalns ātri pārvērtās par kaut ko pavisam citu. Sāksim ar visneprātīgāko izmēru neatbilstību kikboksa vēsturē. K1 World Grand Prix 2004. Gada finālā leģendārais taizemiešu cīnītājs Kauklai Kainorsing kāpa ringā ar tikai 154 marciņām, lai stātos pretī Mighty Mo, samoāņu milzim ar 285 marciņām, kas ir gandrīz divreiz smagāks. Kauklai necīnījās savā svara kategorijā, pat ne tajā pašā sporta visumā. Mighty Mo iznāca ringā izskatoties tā, it kā viņš varētu apēst Kauklai brokastīs. Atšķirība bija tik ekstrēma, ka tas izskatījās pēc sparinga starp tēvu un dēlu. Bet Kauklai neiegāja ringā tikai, lai izdzīvotu. Viņš iegāja, lai uzvarētu. Tailandietis kustējās kā ūdens, izvairoties no milžu sitieniem un atbildot ar kombinācijām, kas bija tikpat ātras kā zibens. Un tad Kauklai izdarīja neiedomājamo. Viņš uzlēca, pagrieza visu savu ķermeni gaisā un trāpīja Mighty Mo ar perfektu lidojošo ceļgalu tieši žoklī. 285 mārciņu milzis nokrita zemē kā sabrūkoša ēka. Tiesnesis skaitīja līdz 10. Vīrietis, kurš svēra uz pusi mazāk, tikko bija viņu brutāli nokautējis ar paņēmienu, kas bija gluži noziedzīgs, bet pilnīgi reāls. Bet ja lidojošs cēlis var nogāzt milzi, tad tīra Brazīlijas džudžitsu meistarība var nodarīt vēl ko briesmīgāku.